Mums mājās ir trepes. Viņas ir labas, bet gribās, lai viņas būtu vēl labākas. Idejas ir, bet kā to paveikt. Tāpēc mēs pieaicinājām ekspertu no Osmo, eksperts Agri. Agri, es zinu, ka tu jau esi ienācis. Sveiks, nu ko? sveiks. Rādi sākumā tu? Gribās atjaunot. Un ko darīt? Ar ko sākt? Mēs redzam jau labu laiku nostāvējuši nokalpojuši koka virsmas. Ja? Un te ir varianti vairāki. Viens varbūt vienkāršākais, no vienas puses, var mēģināt mazgāt šīs virsmas. Bet tā kā tas kultūras slānis jau ir ieaudzis diezgan pamatīgi, tad mana rekomendācija droši vien būtu veikt slīpēšanas darbus un pēc tam veikt pilnu apstrādi, ja, no visām pusēm. Galīgiem sliņķiem varbūt, kad var arī izstrādāt tikai pa tik galā ar vienu, ja? Jā, bet saprot, tu uztaisīsi primāri pilno darbību no visām pusēm. Tev pēc tam būs profilaksē jāveic tikai virsējas kārtības apstrāde. Tad labāk vienreiz izdari kārtīgi un pēc tam dzīvo mierīgi. Ja? Labi. Šajā situācijā labākais risinājums būs skrūvēt nost, veikt smuku sagatavošanās, slīpēšanas darbus pirms apdars un pēc tam jau apstrādāt, mēs montēsim klāt. Sākam ar raupjāku grauda papīru, ja? Un soli pa solim ejam līdz aptuveni P120. Ja? Tas ir ļoti būtiski, šis P100, P120 grauda lielums, jo tālāk apdari mēs veiksim ar cietā vaskaļām, kurām ir arī jāiesūc tajā koksnē. Ja noslīpēs smalkāk, tā ir diezgan tāda izplatīta kļūda. Ja noslīpēs smalkāk, tad teļa vairs nevar sasūkties. Nu redz, tev ir kaut kāda knifi, kas ir jāzina, ja? Tāds mazas niansītes, ja? Bet kuras savukārt ievērojot, tu veic šo te pilno apstrādes ciklu, un tas kalpošanas laiks pēc tam tev ir diezgan neierobežots. Atkarībā no noslogojuma pakāpes, tu vari veikt tik pa brīdim vienkārši profilaks. Labi, nu ko? Nu tad ķeramies klāt! Ja mēs esam spējuši to detaļu jau noskrojot nost, tad pārsvarā mēs arī izmanto saucamo lences slīpmašīnu. Tā ir šitā, ja? Jā, ar kuru attiecīgi ar raupjāku papīru noņem to pirmo slāni, pēc tam liec mazāku papīru, ja? Un beigu slīpēšanai jau izmanto orbitālās. Arī ar vairākiem papīriem, soli pa solim, ejot līdz 120. numuriņam. Jā, es gribēju tieši prasīt, jā. Ja ir normāli virsma, tad bieži vien pietiek to pašu 80. Tas ir jāvadās katru reizi pēc konkrētās situācijas. Un apdari, protams, sāksim no kreisās puses, ja, lai pēc tam mēs varam apstrādāt labo pusi. Darba zonu. Ja. Pirmais vienmēr ir kreisais, ja to mēs pēc tam varam mierīgāk varbūt otrādāk, un viņi mums tik ļoti neietekmēsies. Pareizi, jā. Sākam ar to, ko nelieto, un tad to, kur neredz, jā. Aiziet, darbojas. Ar mūsu materiāliem strādāt ir ļoti, ļoti vienkārši. Te es esmu izlīdzis dažādas variantus, kā mēs varētu veikt šo pašu eļošanas procesu. Tā kā virsma mums ir noslīpēta, sagatavot, mēs redzam, ka parādījušies kaut kāda mikrodefektiņa plaisiņas. Ko daram? Špaktelīt. Tam ir divi varianti špakteles Osmo. Viena, tas ir mikroplaisiņām, špaktele jau gatavajā tonītī. Ja ir virsma lielāka un vajag vairāk, teiksim, defektiņus labot, varam izmantot špakteli, kura sajaucās ar slīpēšanas putekļiem. Virsma ir gatava, sākam veikt pašu eļošanu. Ar ko eļot? Te ir daudz un dažādi varianti, daudz dažādas iespējas. Kā pirmā, varbūt pati senākā metode, ko visvairāk izmanto, ir ar lupatiņu, ar salvetīti, vai mūsu gadījumā ir speciāli mikrošķiedras salvetītes, ar ko varam uzklāt šo visu. Vienmēr jāatcerās, ka nevar tā vienkārši pateikt, šis instruments viena kārta vai tam līdzīgi. To vajag vienmēr izdomāt, sarēķināt, saplānot atkarībā no vēlamā
rezultātu. Šajā gadījumā mēs izvēlēsimies rullīti, klāsim 2 kārtiņas, un ar šīm 2 kārtiņām pilnībā pietiek, lai virsma arī ilgstoši kalpotu. Vienkārši standartā, piemēram, dzīvojamā ēkā, tāds vidējais kalpošanas ilgums, no pieredzes, kam ir, šie 4-5 gadi arī tas termiņš, kad veic tādu profilaktisko virsmas uzkopšanu. Un ko šādā veidā izdara? noņem spalvu. Noņem spalvu. Tā, ko mēs izmantosim kā materiālu? Tā būs Harto Show Original, cietā vaska eļļa, pusmatēta, bezkrāsaina. Uzrulēsim tagad 1 kārtiņu, apstrādāsim mēs kreiso pusi. Jā, tā kā man, jā. Viņa nožūs. Nākošā dienā tu jau vari izmantot apdarēji 2. kārtai. Ja? Un tad tu skaties pats. Žūšanas laiks pēc apstrādes ar rullīti vajadzētu 24 stundas pagaidīt. Līdz nākošai kārtai. Tas nozīmē, ka praktiski man ir vajadzīgs 48 stundas, no tā aptuveni. Jā, bet atceries, ka tu liec eļļu, ka tev nav jāgaida tās tradicionālās entās dienas, kamēr viņi nožūs. Tas ir ļoti ātrs process. Ja mēs liktu ar smērēšanas metodu, tas process būtu ātrāks. Mēs varētu, teiksim, vienā dienā uzlikt 2 vai pat 3 kārtas. Bet te ir jāskatās šis te pīrāgs, ko mēs iegūstam. Mēs esam nolēmuši taisīt tā, lai nopietni, pakāpieniem, lai noturība un tiešām ilgmūžīgi. Nu, tātad uz vienu pakāpienu, lai viņu varētu pielikt un aizskrūvēt un aizmirst. 2 dienas. 2 dienas. Jā, tieši tā. Tas ir tas, ko es gribēju. Priekš apdars ar eļļu, tas ir ļoti pat maz. Ir jau vēl viens variants, ko tu vari darīt. Tātad mēs tagad apstrādāsim kreiso pusi. Jā. Apmetīs riņķi. Jā. Apstrādās labo pusi. Jā. Rīt, kad nožūs, tu jau vari uzskrūvēt virsū. Un pēdējo kārtu uzlaist jau uz uzskrūvēt. Nu, improvizācijai vieta ir, jā. Tieši tā. Labi, ok. Te jau pietiek ar vienu tādu mērcienu, un te jau tāda sajūta, ka te pietiks. Gandrīz pa daudz. Vēl vien, jā, tāda gandrīz tā čurkstēšana katrā ziņā vēl nav. Izvēloties eļļas, jūs varat izvēlēties arī tonētu virsmu. Ne tikai bezkrāsainu, dažādas spīduma vai matējuma pakāpes, bet arī iegūt sev vēlamo nokrāsu, kas vairāk jums iedarās attiecīgā interjerā. Populārs jautājums, protams, ir, kā tā virsma kalpo, kā viņa kopjama, cik ilgi kalpo. Ņemot vērā, kad virsma ir dabīgais materiāls, protams, mēs nedrīkstam aizrauties ar kaut kādām sadzīves ķīmijām. Bet kas ir plus? Pat ja esam aizraušies, mēs ļoti vienkārši varam šo virsmu atsveidzināt. Pārmazgājam un liekam jaunu slāni virsmu, kas nebūs iespējams strādājot, teiksim, ar lakām. Ja? Parasti, ja ilgtermiņā mēs domājam, tad pārsvarā paliek pie šiem eļļas vasku sistēmām, jo tas ir vieglāks atjaunošanas process, kas ir ļoti būtisks. Ja mums nav vajadzīga tā pārslīpēšana, atkal putekļi pa gaisu, un tas ir vienkārši pārmazgājumi. Ja. Ikdienā savukārt kopšana ir vienkārši tīrs ūdentiņš, vai var iegādāties speciāli eļļas pieniņu, ko pievieno ūdeni klāt.